Tātad pērku biļeti no Rīgas uz Malagu, kur mums 4. novembrī ir Life Experience, kurš arī man izmaksāja 164 eiro, 5 dienas, 5 zvaigžņu viesnīca all inclusive. Un tagad es pērku lidmašīnas biļeti uz vienu galu. Kāpēc? Tāpēc, ka es iespējams, ka braukšu uzreiz no Malagas uz Eģipti. To es pēc tam vēl izdomāšu. Tātad skatāmies cena. 47 eiro, no kuriem es varu nomīnusot nost 3,44 eiro lojaltātes punktos, un rezultātā es maksāju 43,56 eiro uz šo te lidojumu. Nu, tālāk es, protams, ievadīšu savus kartes datus un tā tālāk, un es jums, protams, to nerādīšu. Es jums parādīšu pēc tam, kad jau būs nopirkts. Un es šeit varu arī nopirkt uzreiz simkarti. Bet par cik tas ir Eiropā, tad es simkarti šoreiz nepirkšu, bet ja tas būtu uz Ēģipti, es noteikti šo simkarti uzreiz nopirktu, tāpēc, ka tas ir ļoti izdevīgi. Varam pat paskatīties, ja es, piemēram, spiestu buy now. Vairāk nekā 200 valstīs ir pieejama šī te karte. Tātad pēc būtības... Tad, kad es braukšu uz Eģipti, es noteikti to izmantošu, jo tad, kad es esmu Eģiptē, es esmu atslēgusi jau savējos Latvijas visus telefonu numurus un arī internetus, un tāpēc, kad es jau tad pieslēdzos Eģiptes internetam, bet man vairs nav daudz laika, man ir tikai palikuši 4 minūtes, tāpēc es iešu tomēr atpakaļ un turpināšu savējo rezervāciju. Tā, tad viņš man pārsviež uz bankas karti, tālāk notiek maksājums, ko es jums nerādīšu. E-pastā ir atnācis rezervācijas apstiprinājums. Rezervācija maksā 47 eiro, no kuriem tiek nomīnusoti nost 4 lojaltātes punkti, kurus man dāvina kompānija, un rezultātā es samaksāju 43,56 eiro. Un dodamies uz Malagu.